Miers un labums. Šodien ir 23. janvārs 2024. gads. Es esmu Meža kapos. Un šodien pagāja 4 gadi, kā Viktorija savos 42 gados devās projām no šīs pasaules. Un, jautājums ir, 4 gadi, tas ir daudz vai tas ir maz? Ja ņemt kopā no visas manas dzīves, kad Viktorija nomira, man bija 46 gadi, tas ir tāds pavisam nelielais moments. Ja skatīties uz bērniem, priekš viņiem tie 4 gadi jau ir tāds nopietnāks gabals. Un es dažreiz kādreiz jokoju, ka man patīk kapi, ka noteikta pārdomu vieta, jo tur atdusās mirstīgs atliekas cilvēkiem, kuriem beidzās šīs pasaules cīņas, pārdzīvojumi. Kad starp šiem diviem cipariem atrodās vesela dzīve. Un šajos 4 gados es apmeklēju kapus, Viktorijas kapu vietu katru svētdienu. Tā patiešām ir. Izņemot varbūt dažas svētdienas tieši svētceļojuma laikā, pagājušo gadu, aizpagājušo gadu, tur iekrita svētdiena. Varbūt vēl kāda svētdiena, kādas 2, varbūt 3 pēc 4 gadiem, kad es, piemēram, biju sestdien vai pirmdien man vajadzēja būt, bet, svētdien kļuva par tādu pastāvīgo laiku, kad es visu laiku tad arī mēģinu būt kapos. Tas arī kļuva par tādu jau, kā baznīcā vajag būt un arī vajag būt uz Viktorijas kapa. Tad tie ir 23. datumi mēneši. Tur es esmu izlaidis tikai vienu reizi, tas bija 24. gada augusts, 23. Es vēl piebraucu pie kapiem, bija pārāk vēlu, un es jau negribēju patiešām šeit iet. Tas ir viņas dzimšanas diena, 8. maijā. Tas ir viņas vārdiena, kad es apmeklēju, tas ir mūsu kāzu diena. Tāpēc patiesībā, un daudzas patiesībā arī citas lietas, un ne lietas, dienas, kad arī sanāk, vai tu kaut kur te tuvumā esi, un tad tu arī ieskrien, vienkārši aizēji, arī mazliet palūdzies. Sveicis, laikam, ļoti lielā kvantumā bija sapirkts. Un, priekš manīm, tas ir svarīgi ikvienā gadījumā, jo līdzīgi kā mūsu ticība parādās no mūsu darbiem, tā it kā nevarētu būt vispār abstrakta, tad arī, priekš manīm tie ir kaut kādi darbi. Tā ir lūkšana par Viktoriju, neskatoties uz to, ka pašā sākumā jau, es teicu cilvēkiem, ka, man ir šī pārliecība, ka šī lūkšana viņai nav vajadzīga. Bet, tā lūkšana ir vajadzīga man, jo gan lūkšana, gan kapa apmeklēšana priekš manīm tie ir pierādījumi tam, ka es turpinu mīlēt Viktoriju. Un skaidrs, ka mēs uz nāves noslēpumu, uz nāves notikumu varam arī skatīties ļoti dažādā veidā. Un mēs zinām cilvēks, kur nevar pārvarēt sev šīs atmiņas, kas nevar uzsākt jauno dzīvi. Bet man tas integrējās, jo mana ticība, tādēļ mīlestība patiešām ir spēcīgāka par nāvi. Apriekš kristiešiem nāve ir notikums, ir ienaidnieks, ir ļauna situācija. Bet mēs ticam, ka tur, citās dimensijās, citās pasaulēs,
pēc tam augšām celšanā vispārējā, kas arī būs, mēs turpināsimies. Un mūsos būs šīs kodols, kāda mēs bijam. Un te ir tie divi momenti. Man ļoti patīk šis tēls. Priekš manīm Viktorija ir trimdā. Nāve ir trimdā. Es ļoti labi saprotu, ka viņa ir mīrusi, jā, un viņa ir apglabāta. Un šajā realitātes pusē es viņu vairāk nesatikšu. Tas ir viss pilnīgi saprotams. Bet man ir arī ticība, kā kristietim, ka Viktorijas eksistence turpinās. Un caur to patiešām tā ir trimda. Bet patiesībā trimda atrodamies mēs. Tie, kas ir vēl šajā dzīvē. Jo es gribēju atrast vienus vārdus krievu filozofam, kas jau arī ir miris, jau 20 gadi ir pagājuši. Vladimir Bibīhins, viņam ir ļoti tāds īpašs skatījums uz lietām, un viņam ir tāda īpaša ticība, un es nevarēju tagad atrast viņu vārdus, kur viņš teica, ka iespējams tieši mirušie atrodas tajā īstajā dzīvē, a mēs atrodamies nāvē. Tāpēc, kad jūs atceraties savus tuvinieks, savus mīļus cilvēkus, kas ir projām, vispirms mēs nezinām, kam ir sliktāk vai kam ir labāk. Bet atceraties, ka viņi ir dzīvi, jo Dievs, mūsu Dievs, kuram mēs kā kristieši ticam, viņš nav mirušo Dievs. Viņš ir dzīvo Dievs. Tāpēc es lūdzos par Viktoriju, mūžīgo mieru dod viņai kungs un mūžīgi gaisma atspēd viņai. Mūžīgo mieru dod viņai kungs un mūžīgi gaisma atspēd viņai. Mūžīgo mieru dod viņai kungs un mūžīga gaisma, lai atspēd viņai, lai viņu dus mierā. Amen. Un arī tie, kas atcerās Viktoriju, variet padomāt par viņu, palūgties. Es domāju, ka viņa cenšas par jums to darīt. Lai tas slavēts Jēzus Kristus, miers un labums.